kaut kāds vienkārši vaiprāts, nezinu, apstājos, nevar tālāk pa šeit pabraukt, gribu izkāpt ārā, paelpot svaigu gaisu. Katram otrajam šitien te Latvijā, ja, viņam ir kaut kāds, es nezinu, konkrētākais apsargas sindroms, tu saproti? Tu zvani, ja, darba laikā cilvēkam, kura uzdevums ir pacelt klausuli un runāties, ja, sniegt pakalpojumu. Tu zvani, tu visiem tur tā maisi, ja, ka vienkārši kaut kāds vienkārši vakars uz ezeru ir, vai ne? Paceļ, ko tev vajag, Idrit, vai ko ciņā rārā? Tiešām, jeibogu, no tādas domas ir, kad labāk vienkārši nezvanīt. It kā es kādam būtu uz mājām 12. naktī pazvanījis, vai ne? Un paprasījis palīdzēt man klavieres no 5. stāva nonest. Jeibogu, attieksmi kaut kāda vienkārši, tiešām es nesaprotu, kāpēc? Saprot, par reklāmu visi tādi vāji, mēs tik laba kompānija, nāciet, zvaniet un viss būs kārtībā, piezvana, tur vienkārši kaut kāda himēra sēž tajā pusē pa telefonu. Visiem arī tie korporatīvie e-pasti ir uztaisīti. Šitādi te nosaukumi, tu saproti, Idrit, vai ko ciņā rārā, tur 35 simboli pirms zīmes ir, vai ne? Hrenzin, strādā visi tie ar korporatīvie e-pasti arī, čort viņi zina, kā pusi no ziņām, ko tu tur nosūti, ja, viss kaut kādā spamā aiziet. Mēģina ar kādu sazvanīties, tev dirst pasūta. Jeibogu, kā šitien te kaut ko normāli var pastrādāt un normāli padarīt? Es vienkārši neizprotu, tu saproti. Un visiem tā attieksme, tu saproti, tur čo pa telefonu, čo veikalā pie pārdevēja pieeja klāt, visur zobiem, tā kā gremlinu uz tevīm skatās virsū. Labāk vispār tu nebūtu nācis, vienkārši tīri pārskaitījis naudu un gājis 3 maļu tālāk. Es nezinu, jeibogu, es vairs nevaru, man nervu netur, jeibogu, netur vairs nervi, nezinu, jānopērk kaut kāds magnīs vai kaut kas tam līdzīgs, vai kaut ko, es nezinu, kaut kāda, ja kāds zina kaut kāds pofigismu zāles pastāstiet, es viņus noteikti iedzeršu.